Premium optikas rokās ir vēl viena interesanta lieta no HIK mikroražotāja Alpex 4K Lite. Tā teikt, Alpex digitālais tēmeklis vieglajā versijā. Tas ir vismazākais no šīs sērijas. Taisīsim vaļā kasti, skatīsimies, kas mums ir līdz komplektācijā, kāds ir korpus un vadības risinājumi, un pats galvenais dosimies mēs dabā un skatīsimies, kā tad mēs ar šo tēmekli varam ieraudzīt medījumos zvērus, kādā distancē, kādā izšķirtspējā. Un, protams, ja tev ir jautājumi un tu esi sava digitālā tēmekļa meklējumos, noteikti sazinies ar Premium optikas.lv. Mēs tev ieteiksim vislabāko risinājumu. Neaizmirst pie mums iegādāties ierīces, lai tu varētu skatīties interesanto saturu un nebūtu jādodās uz veikalu, skatīties, kāda ierīce izskatās, kas ir komplektācijā, un arī, lai nebūtu viss klēps ar ierīcēm jāved uz mežu un saprastu, kā tad viņš beidzot rāda. Un netērēt savu laiku, tu to vari iztērēt noskatoties video, atbalstot mūs, un vēlreiz iegādājies no mums. Nu ko, taisim vaļā kasti. Skatāmies, kas tam mums šeit ir iekšā. Viena kaste. Te droši vien būs aksesuāri. Un šitien mums ir tēmeklis. Somiņas nav. Jā, tas nozīmē, tāpēc arī vieglā versija. Bez somiņas, somiņu piedomājiet, vai ņemat savas vecās somiņas, vai vienkārši iztiekat bez somiņas. Taisīsim vaļā, apskatīsimies, kas tad mums ir līdz aksesuāros. Ierīce darbojās ar 18650 elementiem. Te mums ir lādētājs. Mums ir varens kabelis. Izskatās ar labu šķērsgriezumu, lai ātrāk mēs varam salādēt. Manuālis, īsceļš, lai mēs varētu tikt līdz HIK mikro aplikācijai. Mikrošķietas drāniņas, akumulātoriņš 18650. Labi, ar to mēs esam tikuši skaidrībā. Te vairāk nekā tāda interesanta nav. Liekam atpakaļ un pievēršamies pašai ierīcei. Maza un tiešām ļoti viegla ierīce. Pēc sajūtām viņa ir kā pūka. Ko es esmu pamanījis HIK mikroražotājiem, visvieglākie korpusi. Tas nav plastmasa, tas metāls, tas magnīja sakausējums, bet viņi tiešām ir ļoti viegli. Arī, teiksim, skatoties uz lielākiem modeļiem tieši Alpex sērijā, arī viņi nepārsniedz 1 kilogramu, kas ir ļoti pārsteidzoši. Šim tēmeklim 4K izšķirtspēja, objektīvs 40 mm fokus attālumā, apertūra ir 20, tātad F faktors ir 2. Vienkārša vadība, izvēle, attālummērītājs, te mēs ejam izvēlē, un šeit mēs varam veikt foto un video ierakstu. Objektīva asums atrodas šeit. Ņemiet vērā, ja vienlaicīgi veiciet attālummērīšanu un fokusēšanu, tad pirkstiņš var patraucēt nedaudz. Šeit mēs ieslēdzam ierīci, un šitien mēs ieliekam 18650 elementi iekšā. Atskrūvējam, un te ir vieta baterijai, kur mēs varam salādēt iekšējo akumulātoru, kur mēs varam pārnest datus safilmētos, un kas ir patīkami, liekas, ka viņš ir tik viegls, ka te tiešām nevarētu būt akumulators. Patiesībā šeit ir viens iebūvēts, un otrs ieliekams akumulators, kas ir īpaši svarīgi digitālām ierīcēm, jo tad, kad ir vasara un silts, tad ir viss kārtībā, kā ir -10 grādi. Tā digitālais ļoti ātrāk iztērē enerģiju nekā citas ierīces, piemēram, termālās, ja mēs salīdzinām. Ekrāns tad šeit ir 1920 uz 1080, tā kā gana spēcīgs. Okulāra gumija, bez skrūvēšanas, bez magnēta. Uzliekam virsū dioptrijas, un šeit tad mums ir regulējuma dioptrija. Šajā Lite sērijā pieejams arī bez attālummērītāja, tad šāds tēmeklis maksā 600 eiro, ar attālummērītāju attiecīgi 200 eiro dārgāk. 800 eiro. Dabā iesim skatīsimies, cik jēgpilns un cik ir vajadzīgs šis attālummērītājs, cik mēs tālāk viņu redzam. Standarta jautājums tālāk pa 200 metriem. Tālāk pa 200 metriem tad nepieciešams attālummērītājs ir. Un viena lieta, protams, korpus ir kompakts. Es jau skatoties tā uz acis teiktu, ka šeit varētu būt, kad ir nepieciešams iznesums. Teiksim, šis te kakliņa daļa nav īpaši gara, tas nozīmē, ka mums jāliek un nedaudz jānes uz priekšu. Pieliksim klāt mēs kādu dienas optiku, apskatīsimies, kur ir fokus attālums dienas optikai, kur ir gredzeni. Tagad gan dodamies dabā un skatāmies, kā šis mazais, vienkāršotais HIK mikro tēmeklītis tiek galā ar saviem uzdevumiem. Ko vēstur? Esam atpakaļ no kārtējā dienas testa digitālajiem tēmeklim. Apskatījāmies Alpex Lite mazo tēmekli reālos dabas apstākļos. Kā tev viņš patika? Es teikšu tā, es no viņa negaidīju neko daudz, bet sagaidīju tiešām daudz, tāpēc, ka bildi pārsteidz. Jā. Tiešām pārsteidz, ko tāds mazais ņiprejs no sevis tā kā dod ārā. Tas bija ļoti pārsteidzoši, un man viņš ļoti patika. Arī to ir mēs 2 baterijas viņam tur iekšā. 2 baterijas, jā. Tāpēc, ka mēs no sākuma domājam, kāpēc viņš tik viegls. Droši, ka nav iekšā baterijas, vēl viens izrādās, kad ir.
tā kā viegls, foršs, kompakts. Viņš izstāsta smieklīgs, ne? Nu, Viņš ir tā kā spēļmanta. Nu, jā, tā kā kaut kāda mazie mini kaut kāds, nezinu, tā kā rotaļu, zinu, trauciņu bērniņiem, ka virtuvīti spēlē, jā? Jā. Aptuveni tādā veidā. Nu, ko es domāju, jā, tiešām, ka viņš ir pirmkārtām īsts, tas atvieglo, protams, aizsniegšanos līdz objektīvam, bet viņš ir tāds maziņš un arī mēra visu laiku, tad roka priekšā. Tā ir viena lieta. Patīk man vāciņu risinājums, tā teikt, viņš ir ar gumijots, tā teikt, lai skaļi neaiztaisītu, bet viņš pievelkās klāt. Pogas ļoti ātri sapratues, ļoti ātri tur intuitīvi ieslēdz, un šitien viss izvēle ierakstīšana attālu mērītājs. Pielikām klāt dienas tēmekli un sapratām, jā, kad ja jūs liksiet virsū uz ieroči, atcerieties, ka jums visdrīzāk vajadzīgs iznesums klasiskam ierocim. Nu, ja vien tas nav kā AR-15 šasī, tad tur gan viņš būs tā kā uzlīmēts, jā. Tā. Man personīgi, es jau esmu pieredzis tagad pēc tiem fokusēšanām, jo tīpaši Alpeksam tam lielajiem bija arī sānām, ne? Un tev šis kā, grūti. Vakardien, jā. Jā, un ne tāds liekas, ka bišķiņu vec jau modelis atpaliek. Bet es turēju rokās, un viņi es tā kā pie sevis nodomāju, ja es būtu mednieks, man būtu kauns viņam likt virsū. Viņš izstāsta kā rotaļlieta. Nu, jā. Ne? Jā, bet, redzim, tās medības ļoti daudz un dažādas ir, piemēram, tu jau vari medīt ar nelielu kalibru, 223. Tagad tā ir 15 šasijas modē. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Ja tu uzliec uz tās šasijas kaut 56, tad liekas kaut kas tur tā kā pat raku, tā kā golfam pieliek, traktoru riteņus aptuveni. Un tādam uzdevumam viņš ļoti labs. Un arī ar mazo kalibru 22 kaut kāda LR, visiem tiem viņš ir ļoti, ļoti labs. Bet, es uzskatu, viņš ir gan cienīgs lieliem kalibriem. Jo paskatīsimies, mēs tagad video, mēs viņu pārsteidzoši labi ieraudzījām. Jā, es gribēju teikt, ka izstāsts viņš smieklīgi, bet tas, ko dabūna laukā, es saprotu, kā viņš to dabūna gatavu. Es domāju, ka varbūt mūs apčakarē un tur iešā īstenībā kaut kāda mākslīgā intelekta bilde vai kaut kas tam līdzīgs, kāds videoklips, bet Tad pastamies no 50 līdz 300 metriem, kā viņš rāda dienas laikā un nakts laikā, lai saprotam, vai ir vērts tādu mazo ņipro ņemt, vai varbūt labāk kaut ko citu izvēlēties. Neku ir 50 metros. Jā, fantastiski, jā. Man patīk vispār Hik Mikro viena no labākajām digitālajām bildēm, krāsainām pilnīgi noteikti. Jo es saku, kad ir palākais pavasaris, tad bildi ir krāsaina, tā teikt, tuvāk vasarai, jā. Jā, ļoti labi rāda. Lēmumu var pieņemt 50. Jo tur pat vairāk nekā lēmumu var pieņemt, jā. Ja es pateikšu, ka viņš neatpaliek no dārgajiem, teiksim, šādā starta distancē, viņam tur neredz argumentu, kāpēc ir dārgāk par šo. Tu pastamies 100 metros, zin kā, labi, tāds smieklīga lēts, smieklīgs tēmeklis, 100 metros, tak viņam vairs nevajadzētu rādīt, ne? Pasties. Nē, arī tāpatām. Vajag atgādināt to, ka tu vari pastāstīt varbūt par to gaismas situāciju, kas šeit notiek, kad mēs gājām, ko mēs filmējām. Jā, mēs digitālajiem tēmekļiem speciāli darījām tā, kad sagaidām, kad saule noriet, kad ir vienmēr tā kritiskā situācija, kad medījamies vērnāk ārā, tad tev ir 2 stundas, lai tu varētu medīt, pieņemt lēmumu, un lai ir tiešām tad, tas pamatojums, kāpēc vajag to digitālo tēmekli, jo mēs salīdzinām ar dienas optikām visdārgākajām. Digitālajie tēmekļi sit pušu, un tad vienkārši tas otrs arguments ir kādā distancē. Ja 50 metros, tad vai tas ir reāla medību situācija, tad 100 un vairāk. Bet šitien 100 un vairāk... 100 metros? Jā, teiksim, tas, kas katram medniekam ir jādara savās platībās, nesperspektīvie špīserīši, jāmed ārā, te viņš ir kreisajā pusē, tu pilnīgi viss tur saproti, tā. Un arī, mēs tā sauli var redzēt jau galīgi ir lejā, tikai koku galos vēl redzam viņi ir. Jā. Es esmu šokā. Ko vairāk dzīvē vajag, jā? Es reāli es mājās liku video, kāpēc kopā, es domāju, kāpēc man jāpērk tas lielais dārgais, Alpeks Pro, es ņemšu to mazu un... Jā, viss kārtībā, jā. Un tad, zin kā, un tad, 200 metros sauli jau norietējusi, nevajadzētu viņam rādīt. Pasties. Pazīst kādas debesis, ne? Tur ar acu bija viss pelēks, jā. Un ejam tālāk. Labs redzes lauks, tas gan tiešām ļoti liels redzes lauks ir. Buku redz, špīseri redz. 8,5 ir galējais palielinājums, jā? Jā, vēl viens rakšķīris. 12,5. Jā, viss ir saprotams, viss ir pamanāms tā kā. Ne, vēl vairāk. Vēl vairāk, 16,5, jā? Ok, jau tik daudz esam noskatījušies, ka vienkārši jau... Bet vēl vairāk. Bet jautājums tev, 200 metros lēmumu var pieņemt? Var. Teiksim, to špīserīt droši var nomedīt, un nekāda vaina nav.
Jā, tā kā viss super. Nu, plus vēl viņš ar visām līmeņa rāžiem un attālu mērītāju. Vēl kā kalkulātori. Jā, super komplektiņš. Un te jau bija tā, ka ir tumšs, 300 euros ir tik tumšs, ka tu jau vairs telefonu nevar nofilmēt. Un ar acīm toči neredz vairs to objektu, kas ir 300 metros. Un šitā izties ar šito tēmē. Kā saka, brieži Jāņa naktī, ja? Nu jā, pamanīt var baltos ragu galus redzēt. Jā, ja baigi ieskatās to špīserīt, arī mazo var redzēt. Nu super aparāts. Nu, tas ir ļoti pārsteidzoši, ka tu viņi negaidi neko, un viņš tev iepriecina, ja? Nu, es biju tādā šokā, es liku kopā, un es vēl domāju, ka šis ir tas lielais vai mazais. Nesajaukt vietām. Bet, fantastisks bildi no 50 līdz 300 metriem. Nu, ja mēs ietu 300 metros dienas laikā, es domāju, mēs pat varētu 400-500 atkāpties redzēt ar viņu. Jā, piekrīt. Un reku arī tad apskatījāmies naktī, kā viņš rāda, 50 metri. Vajag atgādināt to, ka tie ir diezgan jaudīgs piegaismotājs, 850 lāzernieks. Un... Nu, arī lieliski bildi. Nekāda vaina. Ļoti labi bildi. Es tikai tā vizuāli mēs iepriekš apskatījām Alpex Pro. Es pat tā baigi neredzu. Nu labi, tur bija tomēr lielāka izšķirtspēja. Arī, protams, jāsaprot tas, ka ekrāni mums atšķirās. Nu, es skrietu citādāk, jā. Jā, ekrāni ir citi un tur ir cits iznesums. Šitien īsāk okulāra gumija. Tā ir viena lieta, kas jāņem bišķi vērā varbūt, ja? Vieglāk pats dabūt. Bet lai gan nē, es domāju, ka pietiekoši. 50 metros lēmumu pieņemt. Jā. Reku 100 metri. Arī tāpatām. Visi skaidrs tu ēnu redz ragiem. Nu, iedomājies, ne? Nu, lēmumu pieņemt 100 metros. Arī es redzu tur aplaustos žuburs, ja? Tā kā visi skaidrs. Vienīgā problēma, kas mums bija tas, ka diezgan ātri viņš izlādējās tas gan. Jā. Viņš diezgan ātri, savā ziņā kaut kādas 3,5 stundas, un viņš ir tukšs. Bet mums bija tikai iekšējā baterija. Tikai iekšējā baterija. Tas nozīmē, ka 6 stundas ir ārēja baterija. Nu, arī jautājums ir, ja tev ir kāds monolīts, ko skatīties, tad varbūt tev viņš arī mēnesi kalpos. Ka ir 200 metri arī. Nu, jā. Es saku, te man bija jautājums, es nesījos gadījumā ar viņu lielo tā kā pēcnācēju Alpex Pro. Tas lielos var no jēga izskatīt, ne? Jāņem šitais miers un bērziņš, jā, tu paskaties bukaragus var redzēt arī. Nu, super. Tev noskatījos, kad sajaukt? Nu, vismaz jā, baigi labi rādi, aizdomīgi labi rādi. Nu, prieks, ka tu rodies. Ejam tālāk. Lēmumu pieņemt var 200 metros? Var. 300 metri. Nu, tagad jau uzreiz var pateikt, ka nevar iet. Tagad bišķi pamazs. Tas Alpex Pro ar tādā ziņā 300 metros tu vēl varēja diezgan labi saprast. Nu šeit tu vairs jau nevari. Tīpaši, ja vēl pakustās, viņš tad tu... Tur jau viņš tādā migliņā tīts ir. Tas ir rūkšņēns, jā. Bet līdz 200 metriem bija... Jā, perfekti bildi. Perfekti bildi. Ko tu saki par šo mazo smieklīgo tēmēklī? Nu, viņš ir tās cenas noteikti vērts. Viņam ir attālu mērītājs, 2 baterijas iekšā, viņš ir super viegls. Un arī tas, ka, ja tu izvēlies pareizo piegaismotāju, tu viņi var strādāt mērīgi uz 200 metriem. Nu, mani viņš pārsteidz. Es domāju, pirmkārt, viņš nav jaunākais modelis. Jā, es domāju, ka, labi, šitā būs tāda vakardiena, ko mēs apskatāmies, jo mums vienā testā bija arī Alpex Pro. Un tad domājām, tad paskatīsies, kā tad bija ar švakāko pirms gadiem un ar jaunāko. Un es teiktu, ka nē, viņš īpaši neatpaliek, ir labs. Jā. Es saku priekš tā, cik viņš ir. Es pats tas visu man liekas, ka tu bērnam viņš ir jādod. Man tā liekas, bet to, ko tu dabū no viņa laukā, tas ir tā kā tur saka parasti nespried par viņu. Pēc cepures, un tad šis ir tas raksturojums tieši tas. Un vajag attaisīt to grāmatu un paskatīties nevis tikai vārgus, bet arī kāds saturs ir iekšā. Nu tā. Fantastiski, es nezinu, tev ir vēl ko piebilst? Nu, nezinu, es teiksim, ja kādam viņš patīk, man viņš patīk, un Raineram arī patīk, tad droši nopērc tu pie premiumoptics.lv. Tā ir svarīgākā lieta, ko mēs gaidām no tevīm. Mums priekš, ka tu noskaties mūsu video apskatus, un ja vēl ielaiko un iesakot draugiem,
Tā kā šī ir ļoti lieliska izvēle, es teikšu tā, ja es nebūtu savu 223 aprīkojis ar tēmekli, šī tāda noteikti būtu mana izvēle, un es izmēju viņu likt pat uz bises. Jā, tas arī vēl īstenībā jauniem medniekiem, kam ir, ar bisi iet līdz 21 gadu vecumam, tāpat naktī gribās redzēt, tad šitais ir pilnīgi pietiekami. Ar visu piegaismot, jā? Visu attālu mērītāji, jā. Jo bisēji sevišķi, tev ļoti svarīgi ir 50 metri un 100 metri, tur ir ļoti liela atšķirība. Tā kā super lieta. Iegādājies no Premium Optics, lai mēs varētu taisīt vēl testus un atklāt vēl visādus brīnumus un maģiskos tēmēklīšus no dažādiem ražotājiem, kas pārsteidz ne tikai mūs, bet ticamāk arī jūs pārsteidz. Tā kā, ja kas sazinies ar mums, lai saprastu izvēlēties šo modeli, varbūt ņemt to nākamo, kas ir Alpex Pro, varbūt citu ražotāju, varbūt vispār termālo tēmēkli ņemt, lai to visu uzzinātu un daudz ātrāk un vienkāršāk uzzinātu, sazinies ar viesturu. Tā teikt, viss viena vieta, premiumoptics.lv. Čau!